Dievs man rādīja karu Ukrainā un arī tos karus, kas ir sociālajos tīklos, kuru cīnās kristieši viens ar otru un ved savas cīņas. Un Dievs man rādīja, ka tie nav Dieva kari un tās nav Dieva cīņas. Dieva cīņas tās ir dziļumā, tās ir viņa dziļumā, tās ir nevis miesīgas, bet viņas ir gara līmenī šīs cīņas. Nevis miesas līmenī, nevis šīs zemes dimensijā, bet debesu dimensijā, pilnīgi citā dimensijā, gara līmenī. Jā, šajā dziļajā vietā viņš dzird mūs, viņš dzird mūsu saucienus šajā dziļajā vietā, kad mēs esam nonākuši viņa dziļumos. Tad viņš var redzēt mūs, tad mēs viņu varam redzēt, viņš var sajust mūs, un tad var notikt šī mijiedarbība. Mēs varam miedarboties ar Dievu šeit, šajā vietā, jo mēs varam redzēt, kur viņš iet, jo mēs varam dzirdēt, ko viņš runā, jo šeit notiek sasaistīšanas, atraisīšanas un atbrīvošanas notiek šajā te līmenī. Jā, garīgā līmenī, dievišķā dimensijā. Jā, tad Dievs var darboties caur mums un mūsu dzīvēs dziļi var darboties, transformēt mūs un veikt šo dziļo transformāciju. Dievs var tikai šajā dziļajā vietā, Dieva tuvumā, kad mēs atrodamies. Jā, paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu, kuru Tu devi, un lai mēs tiešām cīnamies šīs Dieva cīņas. Jā, lai mēs tiešām pārvietojamies un ejam uz priekšu viņa gara spēkā. Un Dievs mums vēlas dot šos spārnus un dot spēku pacelties viņa spārnos. Jā, lai mēs varam redzēt viņa plašumus, viņa augstumus, lai mēs varam lidot viņa dziļumos būt. Jā, lai mūsu skatiens var būt skaidrs un ass. Halleluja, halleluja. Paldies Tev, debes Tēti, ka Tu atklāji mums šīs lietas saviem bērniem. Halleluja, un vedini mūs, kā mēs cīnāmies Tavas cīņas, jā. Jo cilvēki domā, ka šis karš, jā, ka tās ir Dieva cīņas un viņi svētī šos te karus un par šiem kariem runā un domā. Jā, bet Dieva karš ir pilnīgi citā līmenī. Jā, un kristieši arī karo savā starpā dažādos veidos. Jā, bet mums ir dota Dieva klātbūtne, mums ir dots Jēzus svētais gars, un mēs varam nolaisties viņa dziļumos, un šie viņa dziļumi, tie nav 1000 kilometri, jā, kā mēs varam iedomāties to, bet tā ir pilnīgi cita dimensija. Tā ir svētā gara dimensija, un tad mēs varam piepildīties ar viņa svēto garu, ar viņa šīm enerģijām, debesu enerģijām, mieru, prieku, mīlestību, jā, un atrasties šajā. Halleluja, slava Tev, Dievs, jā, šajā plūdumā. Jā, paldies Tev, debes Tēti, un transformēties, jā, viņa garā. Jā, šī ir tā patiesā un īstā transformācija.
Jā, kur Dievs mūs grib vest, kur viņš grib mūs. Jā, lai mēs esam šeit. Lai mēs esam šeit šodien un ikdienas. Šeit un tagad kopā ar viņu. Jā, plūst viņā. Pateicos Tev, Dievs, par Tavu brīnumaino ceļu, Dievs, ka Tu mūs ved dziļumā, dziļumā, dziļumā. Paldies Tev, Jēzu, ka mēs varam ar Tevi redzēt visu šeit, Tavā dziļumā, 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 Tavā dziļumā.